Uz albuma prezentācijas koncerta ģenerāla mēģinājuma prāta vēdras dalībnieki nav ieradušies tukšām rokām. Pat taisno no rūpnīcas? Protams. Veikli atverot kasti jaunie albumu, beidzot ieraugt dienas gaismu. Tikko pats man tur aingurē rūpnīciņu. Nu tik daudz pie manīm var iecert. Tūlīt reku Renārs nāk ar otru kasti. Es domāju, ar 2 kastēm jums pietiks. Viņam savs ceks, man savējais. Aingurē vairāk nevarēju. Jā, sveiki šodien par īpašo cenu. Vēl lētāk nekā Latvijas pastā. Steidzot paveikt pēdējos priekšdarbus, kluba telpas ir sagatavotas un gatavas uzņemt mūziķus. Baigi labi. Ei, pasties, redzēju. Čau, tāli. Čau. Protams, Mielavēs, super, vienkārši super. Labdien! Tik daudz dažādu instrumentu, ja? Nu, baigi daudz šoreiz ir. Bet viņi jau nav baigi dažādi, tikai izskatās dažādi. Visiem ir melti un melni tausti. Attēlpai atvēlēts vien īsts brīdis, jo instruments jāsagatavo jau laikus. Jā, tas dziesmas laikā uzliek viņi, jā, kā ripra. Varbūt negluži visus 4 gadus mēs rakstījām, bet pēdējo gadu rakstījām, pirms tam mazliet atpūtāmies no iepriekšējā. Kaut kas jau visu laiku notiek, ir koncerti, kaut kāda kustība jau ir arī tajos starpposmos. Nu, šis jaunais albums, ar ko viņš būs tā atšķirīgs no iepriekšējā un vispār no citiem iepriekšējām? Viņš būs fenomenāli atšķirīgs no tā, ka visos iepriekšējos albumos nav nevienas dziesmas, kas ir šajā albumā. Viņš ir pilnīgi jauns un svaigs, un mums liekas, ka viņš ir... Tas ir radikāli. Tas ir radikāls solis. Parasti grupas tā nedara. Ielikt kādu veco dziesmu iekšā. Tas būtu radikāls arī solis, bet tā nē. Jauns albums, 12 skaistas dziesmas. Jaunā albuma nosaukums var likt aizdomāties nevienam vien, taču jāpasakās par to ir albuma producentam. Jānim bija viena ļoti smuka glezna mājās. Pastāst par to gleznu. Jā. Tā ir Kaspar tētam. Mīļākā glezna. Es nezinu, vai mīļākā, bet viena no daudzajām, jā. Bet, ja runā nopietni, mums producents Deivids Fields. Tas varbūt Deivids Fields. Tas būs ilgi. Nē, tas nebūs ilgi. Viņš vienkārši mums deva uzdevumus dažāds, ko mums vajadzēja, kā saka, veikt un izpildīt. Un viens no uzdevumiem bija, kad vajadzēja iet uz galerijām. Vēl viena klusā daba, kas ir arī albuma nosaukums. Tieši šādā veidā arī tapus no viena šī uzdevuma. Tas vēlāk pārvērtās arī dziesmām. Jūs varat nākt apakaļ. Tā, beidzās? Jā, Nu kā ir, vai kaut kāda vietēja mākslinieki arī būs piesaistīti šim jaunajam albumam? Es domāju, ka mums ir iespēja... Lūk, vietējo mākslinieki. Vietējais mākslinieks. Vietējais mākslinieks. Ziniet, viņš nav vietējais mākslinieks. Viņš ir starptautiski atzīts mākslinieks. Nāc pa Vietējais mākslinieks. Ingars Viļņums, basģitāra. Viens no labākais draugs. Viens no jaunā albuma autoriem un producentiem. Jūlijā grupa dosies koncertūrē pa Latvijas pilsētā, bet kopš šodienas ik viens var iegādāties jauno albumu. Artūrs Paks, Sergejs Medvedevs, Bez tabu.